Čau! Atgriežas jautājums no jums par kalorijām, tāpēc atbildēšu to šeit vēlreiz. Atceramies, ka kas vispār ir kalorija. Sākotnēji mums jāsaprot, ka kalorija ir enerģijas daudzums, kuru mēs uzņemam caur pārtiku. Tā ķermenī uzsilda ūdeni un tādā veidā ražo enerģiju. Ja? Tātad tā ir kalorija. Katram no mums ir vajadzīgs šis 100% kaloriju daudzums, no kuriem 60% ir nepieciešama pamatamaiņai, tam, ka tu elpo, ka tavs sirds pukst, aknas darbojās, nieres strādā, imūnsistēma, hormonālā sistēma, viss pārējais darbojas. Ja? Tas būtu tad, ja tu gulētu mājās, skatītos griestos, tad tik daudz būtu tev nepieciešams. Pieaugušam cilvēkam virs 1,55 m, es teiktu, ka nevienam nav maz, nevis es teiktu, lielākoties un arī pēc aprēķiniem, ko arī atbilstošās institūcijas norāda, tādas kā Latvijā, tas ir SPKC un Veselības ministrija pasaulē, tā ir Pasaules veselības organizācija, nu nevajadzētu nevienam būt baigi mazāk par 1200 kalorijām miera stāvoklī. Tas ir tikai tad, ja tu mierīgi neko vispār nepiecelies no gultas dienā, neaizej uz toleti. Tajā brīdī, ja tu tomēr zini, ka tu tomēr piecelsies, iziesi ārā, jeb pakustēsies, domāsi, staigāsi, strādāsi, darīsi, kur nu vēl treniņš, tad tie ir tie atlikušie 40%, kuri mums ir jāreizina ar koeficientu. 1,4 ir tāda zema fiziska aktivitāte, 1,6 ir jau mazliet augstāka fiziska aktivitāte, nu un 1,8, bet tas būtu tādiem riktīgi profesionāliem sportistiem. Ja? Līdz ar to es teiktu, ka plus mīnus mēs katrs varam reizināt ar to 1,4, kas mūs aiznes līdz pat gandrīz 2000 kalorijām, 1800 līdz pat 2000. Tajā dienā, ka tā ir aktīvāka slodze ar treniņu, tas nenozīmē, ka tev ir jāēd mazāk. Ja, kad tu trenējies, tagad vairāk ēdīs, mazāk būs rezultāts, tā ir formula lemta neveiksmē. Tad, ja tu trenējies, tev ir jāēd vēl pat mazlietiņu vairāk, ja, jo tā fiziska aktivitāte ir vairāk tajā dienā. Līdz ar to, cik kalorijas, vienkārši atbildot, es teiktu, ka ne mazāk kā 1800 kalorijas dienā cilvēkam vajadzētu uzņemt. Kā tad saprast, cik ir? Atceries to, ka tas nav super precīzi, uz iepakojumiem tu neatradīsi pilnīgi precīzes kaloriju aprēķinus, jo tie produkti mainās, tas mainās, kurā valstī tie ir audzēti, ja, kā tā vista ir audzēta, kā tā ola ir dēta un tā tālāk. Tāpēc tādas pilnīgas precizitātes gluži tais kalorijās nebūs, bet nu, plus mīnus tu vari rēķināties. Var godīgi teikt, savā praksē lielākoties kaloriju pietrūkst, nekā ir par daudz. Ja ir par daudz, tad tās ienāk nevis no svaigas un pilnvērtīgas pārtikas, bet no pusfabrikātiem un cukura. Jo, pieņemsim, vienā snikera batoniņā nu, ir apmēram 500 kalorijas. Ja? Tātad šis ir tādas viena launaga reize. Mēs apēdam vienā snikera batoniņā, no kā īstenībā baigi lielās jēgas nav. Tāpēc esi ļoti apzināts tajā, ka tev ir jāēd pilnvērtīga, uzturvielām bagāta kalorija, nevis, teiksim, viena McDonald's reize un uzkodā snikers un liekas, nu tad es esmu sasniedzis savas kalorijas, no tā būs mazāk jēgas. Tas paliek tam balansam, bet to mēs neskaitam klāt tajā pilnvērtīgajā 1800 līdz 2000 kaloriju grozā, ko nu mums katram būtu plus mīnus jāpēd. Attiecīgi, ja cilvēks ir garāks un smagāks, vīrietiem uz 2 metriem, 1,90 m, ja, pat vairāk, nosteikti tas jau iet uz 2500 kalorijām. Ja? Tāpēc katrs no mums var aprēķināt šo, cik mums kalorijas uzņemt, un to, kā to aprēķināt, apsolu, ka ielikšu Facebook grupā. Ja vēl neesi Facebook grupā, Coach M klubs, tad noteikti pievienojies tai. Tajā es lieku arī atsevišķus video ar īsākiem jautājumiem, kas no jums ienāk, un ielikšu arī aprēķinu. Kā aprēķināt, cik tad man dienā vajadzētu konkrēti man ar manu svaru, manu augumu, manu vecumu un dzimumu apēst kalorijas.